Skaidrs, ka braucot ar sabiedrisko transportu ir jāreģistrē biļete, bet kādā nepatīkamā situācijā nācies iekļūt skolēniem. Bija aizbraukusi meita uz kino ar draugiem, un viņa atbrauc mājās apakaļ noraudājusies pat pēc visas filmas un saprot, ka viņai vakars ir sabojāts. Gadījies bija tā, ka viņa šajā pieturā iekāpa, lai brauktu uz centru, uz kino. Un, kā jau tas jauniešiem gadās, viņi tādā bariņā aizgājuši, bija meklējuši brīvas vietas. Uzreiz tur neizdevās dabūt vietas, un tad bija gājuši tālāk kaut ko skatīties. Un tajā brīdī kontroliere viņai klāt un tieši pie manas meitas un saka, ka, vai tad, lai uzrāda talonu, viņa saka, es laikam nenopīkstināju. Ko tad tur stāvi? Kamēr Andra meita sarunājusies ar kontrolieri, tikmēr pārējie jaunieši validēja savus etalonus. Viņai kontrolieri pieprasīja samaksāt sodu naudu par nevalidētu biļeti. 3 eiro. Viņa saka, jā, bet manas kartes nav, es nevaru samaksāt. Varbūt atļausiet mātei piezvanīt, lai viņa ātri pārskaita naudu, lai es varu samaksāt. Nē, man jākāpj ārā nākamā pieturā un man nav laika un tā. Varēsiet samaksāt 5 eiro sodu. Izrakstīšu kvīti. Un tajā brīdī viņas klases biedrs bija piedāvājies, ka es samaksāšu. Es varu samaksāt viņas vietā. Un kontrolieri teikusi, tev nav jāmaksā, viņai jāmaksā. Jautājums, vai tiešām skolniecei nevarēja atļaut validēt braucienu, kas tik un tā jau ir pašvaldības apmaksāts? Protams, skolēniem, pensionāriem un daudzām citām pasažieru grupām pašvaldība ir piešķīrusi bezmaksas braukšanu. Tās ir, zināmā mērā, šīs tiesības braukt, bet lai šī atlaide stātos spēkā, lai šī atlaide, respektīvi, arī tiktu saņemta, lai kompensāciju mēs saņemtu un mums kāds samaksātu, šis brauciens ir jāreģistrē. Tikmēr, kamēr šis etalons netiek reģistrēts, nevienam neko nav saņēmis, nekādas naudiņas nav samaksātas. Un patiesībā šis pasažieris brauc bez biļetes. Protams, iekāpjot sabiedriskajā transportā, mēs saprotam, ka 1., 2. un sākuma skolas skolēniem viss ir jauns, un viņi apgūst gan skolu, gan arī braukšanu. Viņiem šīs primāri kontrolieri atgādina, kad aicinām braucienu reģistrēt, un viņus neviens ārā neizsēdina, un tad arī soda naudu toleranti mēs viņiem atgādinām, ka nākamreiz gan reģistrē. Bet savukārt, ja mēs runājam jau par jauniešiem 16, 17, 18, tiem jau gan, tad šis brauciens katru reizi ir jāreģistrē, un ja brauciens nav reģistrēts, kontrolieris var piemērot sodu. Bērni līdz 14 gadu vecumam arī netiek izsēdināti no sabiedriskā transporta. Taču runājot par šo gadījumu, kāpēc klases biedrs nedrīkstēja samaksāt meitenei piemēroto sodu 3 eiro apmērā, lai vēlāk viņai nebūtu jāmaksā 5 eiro sods? Viņa pat atzīst, ka jā, viņa ir, kā saka, varētu teikt, pelnījusi to sodu, tos 3 eiro, bet tas, ka kontrolierai absolūti neinteresēja situācija, kā varētu tā iziet uz kompromisu, un ļaut viņai samaksāt. Un viņi droši vien visu mūžu atcerētos to, ka tas vienmēr ir jāiekāp tramvajā un uzreiz jānovalidē talons. Bet tā viņas attieksme, tā kontrolieres attieksme vienkārši liek domāt, ka viņai ir vai dots Rīgas satiksmes direkcijas uzdevums pēc iespējas vairāk iekasēt naudu no bezbiļetniekiem. Šajā gadījumā tā situācija bija bijusi tāda, ka konkrētai meitenei nebija ne naudiņas kārtē, nebija naudiņas arī skaidrā naudā, un viņa nekādīgi nevarēja samaksāt. Savukārt tas cilvēks, kas piedāvāja, bija braucienu reģistrējis, un tur, diemžēl, veidojās šīs situācijas, un mums tādi gadījumi ir bijuši, ko mēs izrunāsim vēl atkārtot, bet, diemžēl, šādās situācijās mēs saņemam sūdzības, ka pagaidiet, es reģistrēju braucienu, kur man ir mana personalizētā e-karte, savukārt pēc tam kontrolieris man lieka samaksāt sodu. Es samaksāju gan braucienu ar savu etalonu, gan vēl ar savu karti samaksāju sodu, un pēc tam ir pretenzija, ka lūdzu atgriezt tomēr soda naudu, jo man viņa ir piemērota nelikumīgi. Tāpēc arī šajā gadījumā kontrolieri bija rīkojusies un lūgusi konkrētajai meitenei vai konkrētajam cilvēkam samaksāt pašam. Tas nozīmē, es cita vietā nevaru samaksāt sodu? Ja jūs maksājat skaidrā naudā, jūs varat, bet ja šeit ir karte, kā arī šajā situācijā bija bijis, ka bija piedāvājis cits cilvēks maksāt ar karti, tad kontrole bija atteikusi, jo, diemžēl, šajā situācijā var rasties, rodās arī tiek apstrīdēts, ka tiek samaksāts gan brauciens, gan nav pieprasīts samaksāt sodu. Bet šo mēs runājām ar juristiem, ka vēl pārskatīsim, meklējot variantus. Teorētiski tas nozīmē, ka ja pat bērns brauc ar vecākiem un bērns nav reģistrējis savu etalonu, tad vecāki nevar veikt soda apmaksu par savu bērnu ar maksājumu karti. Šis
tiešām šķiet absurdi. Tad, kad šī kontrole iemaksāja tos 5 eiro soda kvīti, izrakstīja to rēķinu, tad viņi vēl turpināja braukt tramvajā 3 pieturas, nemaz neizkāpa nākamā pieturā, nemaz tik ļoti nesteidzās ārā. Pa to laiku mierīgi būtu varējuši sazvanīt māti vai mani tēvu, ja, un es būtu ieskaitījis tos 3 eiro, meitai viņi samaksātu sodu. Kontrolierim ir saplānots arī šīs grafikas, saplānotas lietas, un tāpēc arī ir svarīgi, ka šī brauciena reģistrācija tiek veikta. Kā arī mēs skatījāmies video, tad kontrole iekāpa, kad jaunieši jau bija priekšā. Viņi tad jau brauca sabiedriskajā transportā. Šajā gadījumā kontrolieri bija gan laipni, gan arī izturējās atbilstoši tam, kā ir rakstīts normatīvajā aktā. Tad viņi iekāpa jau brauciena laikā. Jau brauciena laikā bija priekšā cilvēki, kas etalonus nebija reģistrējuši. Viņi piedāvāja gan samaksāt uz vietas, gan arī ar pēcapmaksu. Tādas būtiskas vai kaut kādas pārkāpumus mēs šeit konstatēt nevaram. Skaidrs, ka etalons ir jāreģistrē arī, ja pienākas bezmaksas braucieni. Un kā noskaidrojām, pret bērniem līdz 14 gadu vecumam no kontrolieru puses ir piekāpīgāka attieksme. Rīgas satiksmes sola meklēt risinājumus, lai turpmāk arī cita persona ar karti varētu veikt soda apmaksu. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.